Čau visiem. Kaut kā tā sanāca, ka vakardien uzzināju, vakar aizvakar uzzināju daudz informāciju par to, cik toksisks ūdens ir Latvijā. Kad veikts analīzes principā tīra ūdens vairs nav ne meža avotos, ne dziļurbumos, nekur. Un kaut kā tā sakrit, kad iefilmēju video par šo tēmu, vēl neesmu nopublicējis. Vakarā taisīju aprakstu, un es jau kopš dzimšanas īstenībā, kopš bērnības atceros, ka es par šo ūdens tēmu ļoti interesējos, man tā ļoti satrauc, un vienmēr ir gribējies, lai ūdens ir tīrs apkārt un dzīves. Un es taisīju 2 produktiem aprakstu, analizēju informāciju, tur ar mākslīgā intelekta palīdzību un liku kopā tos aprakstus. Un beigās tie apraksti sanāca tādi, kad ja es viņu izlasītu, man pašam gribētos to visu tā kā dabūt. Kaut gan es jau to visu lietoju un izmantoju savā sadzīvē jau vairāk kā 5-6 gadus. Aiga man te ieteica padalīties ar savu pieredzi šitajā visā, jo man ir diezgan laba pieredze ar sibēriku, ar bioflavonīdiem, ar lapegals. Sibīrijas lapegals, no Sibīrijas lapegals iegūtajiem bioflavonīdiem, dihidrokvercetīnu, arabinogalaktānu, naringīns laikam un dihidrokemferols. Jā, tie ir tie galvenie. Un es risinu visādas tēmas savā dzīvē, un viena no tādām smagām tēmām ir kopš bērnības apspiestas dusmas, kas 43 gadu laikā rezultējās žulcakmeņos. Visas tās dusmas kristalizējās un pārvēršās tādos akmentiņos žultspūslī. Man pirmā lēkme bija pagājušā gada augustā, kad es īsti nesapratu, kas ar mani notiek. Sāpes bija tādas, ka varēja pa sienām rāpot līdz griestiem. Pēc pāris stundu mocīšanās pirmoreiz mūžā izsaucu ātro palīdzību. Aizbraucu uz Liepājas slimnīcu, tur, protams, viņi, nezinu, kāpēc domāju, ka ir sametušās zarnas. Uztaisīju operāciju, atgriez vaļā. Piešot tur, ko vajadzēja, kaut kas tur bija no dzimšanas nabas trūce, kaut kas. Bet ar to nekas nebeidzās. Un pēc pāris mēnešu laikā bija vēl dažas šādas lēkmes, bet es sapratu, ka slimnīca braukt nav jēga, jo viņi neko nerisina. Un tas rezultējās tagad agrā pavasarī, kas janvārs, februārs, precīzi neatceros, tajā, kad es paliku pilnīgi dzeltens. Pilnīgi dzeltens kad pēkšņi neatceros, kas tā pa vielu ir mūsos. Nav svarīgi. Un aizgāju uz ultrasonogrāfiju, un tur man konstatēja, ka žultspūslis ir pilns ar žultsakmeņiem. Ka, principā, tā ir tāda stadija, kurā tikai operācija var palīdzēt. Es sapratu, ka man operācija ļoti negribās, un es sāku meklēt risinājumus. Protams, es noskatījos ļoti daudz YouTube video par to, kas vispār to izraisa. Es sapratu, ka to izraisa stress, apdraudējums par dzīvi, ja tu dzīvo ar cilvēku kopā, kurš visu laiku apdraud tavu drošību, kāda bija mana bērnība un teritoriālais stress, vai kaut kā tā viņi sauc. Un ka tas izraisa tās apspiestās dusmas, un ka tas rada milzīgas spriedzes saules spinumā, un tāpēc tā žults neplūst cauri, un līdz ar to žultspūslis bloķējās, akna beidzās nost, un viss paliek slikti. Un tad patiesībā viens no tādiem galvenajiem palīgiem man bija tieši sibērika un tas bioflavonīdu komplekss, kur es pamainīju diētu. Es pārstāju, kaut kādas dienas neēdu vispār, dzēru tikai ūdeni, skaloju ārā. Un tad pagāja kaut kāds laiks, un es ļoti intensīvi sāku lietot to sibēriku. Un tā sibērika riktīgi palīdzēja gan atbrīvot aknu no visa liekā, gan man te nāk virsū bērni, tāpēc jālēžās lapās. Savādāk neļauj ierakstīt video. Un tā sibērika, nedēļas laikā es dabūju nostot dzeltenumu. Es pat biju gatavs iet uz operāciju, uz
uz izgriešanu. Tas bija tāds smags emocionāls process, kam es gāju cauri, jo griezt ārā neko nevajag, es zinu, bet viss bija tik slikti, analīzes bija tik slikts, ka vai to takni nobeigsies, vai žultspūslas nobeigsies, vai viss ķermenis nobeigsies. Un tā kā nācās darboties. Un tad es strādāju ar pieņemšanu, piedošanu, pateicību pret visiem agresoriem, kas pret mani bijuši agresīvi, un paralēli dzēru to sibēriku. Lielās koncentrācijās, tur reiz 3. 6 kapsulas no rīta, 6 pusdienas laikā, 6 vakarā. Standartā ir jādzer 2 no rīta, 2 vakarā. Un principā nedēļas laikā es dabūju nost visu dzeltenumu. Es dzēru daudz ūdeni ar hidrionu, arī ļoti lielās koncentrācijās, kas palīdzēja skalot ārā visas tos brīvos radikāļus un visu to, kas ir uzkrājies aknā un ķermenī, kas traucē izvadīt to visu lieko. Un jau ir pagājis kaut kāds laiks, kopš es jūtos diezgan labi. Es nevaru tādā izteiktā spriedzes un stresa apstākļos būt, man ar tur viss sastājās. Bet tā pieredze ar sibēriku man ir ļoti laba. Es varētu teikt, ka viņa izcēla. Es paralēli īsu brīdi lietoju arī tos tauksakni vai zemes tauks. Pienenes, sakni un mārdaļu pulveri, bet tas izrādījās priekš manis tā kā neefektīvs. Beigās muskuļu testu pārbaudīja, ka tas nav īsti tas, kas man ir vajadzīgs. Un patiesībā vienīgais, kas ir tā sibērika, viņa riktīgi ņēma nost visus iekaisumus, kas ir ķermenī, jo uz to brīdi bija nenormāli augstas iekaisuma līmenis. Pēc analīzēm, pēc visu. Un es kaut kādu nedēļu, 2 pavadīju gultas režīmā, dzēru visu laiku to sibēriku, dzēru hidrionu. Tad tā kā es sadarbojos ar ražotājiem, viņi tādi labi draugi un partneri, kas ražo sibēriku un hidrionu. Mums jau ir tāda apusēja sadarbība. Viņi izmanto manas izgudrojumus, es viņu izgudrojumus, tad viņi man atsūtīja augstās koncentrācijās jau visus šos produktus. Es jau varēju sākt lietot diezgan neierobežotā daudzumā, jo finanses neļāva dzert tādos apjomos, kā gribētos. Un te es esmu, vairs nav ne dzeltens, ir aizgājuši kaut kādi 25 kg no svara. Jau var riktīgi labi slodzes turēt un ķermenis jūtās diezgan labi. Tā kā tāda man pieredze ar sibēriku un hidrionu. Varbūt kādam šis palīdz. Es te tagad šajā video baigi gar negribu izplūst, bet varbūt kādā garākā video vai kādā Zoom tikšanās es varu pastāstīt vairāk par to, kas un kā. Protams, bez tādas enerģētiskas un zemapziņas, strādāšanas ar zemapziņu tas nebūtu visticamāk izdevies. Tāpēc es arī, kam ir jāoperē, tas varbūt labāka lieta operēt, vai arī tad diezgan individuāli man jāizstāsta, kas un kā. Es pieļaušu, tā varētu būt diezgan izplatīta problēma, dusmu apspiešana un žultsakmeņi, tad katrā ziņā es neaicinu nevienu neveikt operāciju vai neiet pie ārsta. Man paveicās tā, ka man bija tā kā nākošā diena, man bija pēdējā diena, tur bez mazai 2-3 dienu laikā vajadzēja izoperēt. Es izvilku sevi, izcēlu ar to visu, kas man ir pieejams un ar tiem instrumentiem, resursiem. Galvenokārt tie bija hidrions un sibērika. Tagad tā.